Jā, pētījuma projekta kopējā ideja, kopskats un tvērums. Un šeit jūs redzat izceltos vārdus, un tie ir pētniecībā un inovācijās balstīti risinājumi. Un tas ir arī tas, uz ko mēs šajā pētījuma projektā ar uzsvaru uz vārdu pētījumu, kā Andris jau minēja, analogs Horizon projektiem Latvijas pētniecības institūciju izpildījumā, kā mēs palīdzēsim kūdras nozarei turpināties atrast veidu, kā virzīties uz nozares klimata neutralitāti. Tāds ir mūsu lielais uzstādījums. Un šeit jūs redzat laika grafiku, tā ļoti īsā kopsavilkumā, tas ir no 25. gada oktobra līdz 29. gada oktobrim, kas nozīmē to, ka mēs 3 mēnešus jau esam strādājuši, bet jūs saprotiet, mēs esam uzsākuši strādāt, mēs esam organizējušies un faktiski varētu uzskatīt, ka mēs patiešām sākam īstenot šo pētījumu projektu gandrīz vai šodien, no janvāra. Bet strādāsim līdz 29. gada oktobrim. Un šeit jūs redzat iesaistīto partneru logotipus, un jāsaka, mēs esam šobrīd pētījuma konsorcijā, pētījuma zinātnisko institūciju konsorcijā faktiski šķiet kā ar visām pētījuma institūcijām, kuras ir strādājušas jebkādā veidā ar kūdrājiem iepriekš un strādā bioekonomikas jomā. Mums ir 3 lielās zinātnes universitātes Latvijā. Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Mums ir 4 zinātniskie institūti, Latvijas Valsts mežģinātnes institūts Silava, kā šā pētījuma projekta vadošais partners. Mūsu partneris ir Vides risinājuma institūts, Dārzkopības institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts. Šķiet, ka tiešām mēs esam iesaistījuši visus, ko mēs šī brīdī varējām iesaistīt. Līdz ar to, protams, arī mūsu sasniedzamo rezultātu spektrs ir ļoti plašs, par ko tūlīt vairāk. Un pētījuma projekta lielais mērķis, absolūti lielais mērķis ir izveidot kūdrāju pētniecības platformu un izcilības centru, atkal ar vārdu uzsvaru uz pētniecības centru un zināšanu izcilības platformu. Un šeit es vēlos uzsvērt arī zinātnes kapacitāti, ko, protams, veidosim. Šeit ir uzsveram noteikti zināšanu pārnese. Ar to domājot sadarbību ar kūdras nozares uzņēmējiem. Mēs varam radīt jebko zinātnes jomā, bet ja tas nenokļūst tur, kur faktiski notiek darbības, ja nenotiek zināšanu pārnese, tad ir ļoti maza vai tāda zinātniska jēga, bet ne jēga attiecībā pret klimata neutralitāti. Līdz ar to šis aspekts ir ļoti būtisks, tāpat kā pēdējais izceltais attiecībā uz starptautisku sadarbību. To noteikti pētījuma jomā attīstīsim šī projekta ietvaros. Un, ja mēs paskatāmies uz izstrādāto logo, tad mēs esam ielikuši stilizētā veidā kūdru piltuvītē un veiksim transformāciju. Tādu mēs idejisko veidolu esam izdomājuši, bet jā, lielā ideja viennozīmīgi ir atbalstīt kūdras nozari, tās attīstībā pārējai uz klimata neutralitāti nozares ietvaru. Ja mēs raugamies pavisam no putnu lidojuma uz šo pētījumu projektu, tad šis varētu būt tas lielais kartējums. Un šeit ir redzamas aktivitātes, būtīs ir abos virzienos, kas nozīmē to, ka ir cieši kopsadarbība, protams, un neviena no aktivitātēm nevar notikt bez citas, ja pētījumu virzieniem. Un šeit jūs redzat kūdras nozares emisiju aprēķinu uzlabojumus. Jūs redzat kūdras iegūst vietu rekultivācijas risinājumus, jūs redzat jaunus produktus un tehnoloģijas, jūs redzat zināmā mērā kopsagalvošu aktivitāti kūdras nozares sociālo-ekonomisko novērtējumu, un izrietošais pētījuma virziens ir rekomendācijas kūdras nozares rīcību politikas izstrādēji, lai kur no tās rekomendācijas nonāktu, kādos Latvijas politikas plānošanas vai citu veidu dokumentos, bet tās mēs izstrādāsim šajā pētījuma projektā, balstoties uz visām iepriekšējās pētījuma virzienos iegūtajām zināšanām. Nedaudz par katru no pētījuma virzieniem. Pilnīgi skaidrs, ka par to runās kolēģi detalizēti. Šeit ir schematiski, tur būs ar skaistām bildītēm. Tas būs daudz uztveramāk, bet es tomēr vēlos nedaudz ieskicēt un pieskarties. Šeit jūs redzēsiet, ka katru no pētījuma virzieniem sadotas rociņas, kas nozīmē to, ka mēs strādājam sadarbībā. Šeit ir viens atbildīgais partners, jo kādam ir jābūt par visu atbildīgam, bet tas nenozīmē, ka tikai Silava šajā gadījumā ir iesaistīta pētījuma apakšvirzienu izpildē, ir iesaistīti faktiski visi partneri, katrs savā veidā. Un tas, ko mēs attiecībā uz emisiju CO2 piesaites aprēķinu plānojam darīt,
mēs plānojam uzlabot emisiju aprēķinu kūdras iegums vietās, ja tās sauktās on-site emisijas. Mēs plānojam izstrādāt augstāku līmeņa aprēķinu metodoloģiju off-site emisijām, jeb attiecībā uz kūdras produktiem. Tas ir nedaudz zinātniskais tāds vai sega emisiju inventarizācijas žargons, bet tie, kas ir iesaistīti, tie to gluži labi noteikti saprot. Tad mēs plānojam strādāt pie jaunu datu iegūšanas attiecībā uz, vai precīzāku datu iegūšanas attiecībā uz neskartām mitrāju teritorijām un uz rekultivētiem mitrājiem, un visu to apvienot priekšlikumos sega emisiju inventarizācijas uzlabošanai. Tas par aktivitāti attiecībā uz sega emisijām, bet iziešu cauri arī pārējām. Nākamā aktivitāte ir izcinājuma degradētu kuru, tātad, labi, kā mēs to formulējam. Formulējumi patiesībā nāk no ministra kabineta noteikumiem. Tie pat nav līdz galām mūsu formulējumi pētījuma projektā, bet šī aktivitāte, kurā gadījumā runā par rekultivācijas pasākumiem. Un šeit jūs redzat, atzīmēts ir daudzas un dažādas demonstrāciju vietas, kur mēs organizēsim pasākumus, stāstīsim, rādīsim, un par šo aktivitāti ir atbildīga Latvijas Universitāte virsatbildībā. Pilnīgi skaidrs, ka mēs atkal sadarbojamies visi kopā, bet Latvijas Universitātei galvenā atbildība par rekultivācijas pasākumu demonstrējumiem. Sociāla-ekonomiskais novērtējums. Kopsavalkošā aktivitāte. Galvenais atbildīgais šajā gadījumā ir Latvijas Geozinātņu un tehnoloģiju universitāte, bet atkal sadotās rociņas, jo strādājam mēs viennozīmīgi kopā. Un šajā gadījumā galvenais iznākums kūdras nozares sociāla-ekonomiskā un vidas novērtējuma modelis, bet arī, kas ļoti nozīmīgi un ilgstoši ir pietrūcis, ilgtermiņā pieejamo kūdras resursu kvantitātes un kvalitātes novērtējums. Protams, arī izmaksu iegūma analīze un vēl daudz, kas šeit nav parādīts un ko pastāstīs vairāk universitāte, bet tas tādā tiešām putnu lidojumā attiecībā uz sociāla-ekonomisko analīzi, jauni produkti un tehnoloģijas. Aktivitāte, jeb pētījuma virziens, kas raisīja lielu interesi un kas bija izaicinoši arī mums pašiem to noformulēt. Šajā gadījumā atbildīgais partners ir, virsatbildīgais partners ir Rīgas Tehniskā universitāte, un šeit jūs redzat, tā pētījuma jomas ir virziens, pie kā mēs strādāsim. Tur ir alternatīvie substrātu pētījumi, izmēģinājumi, tur ir nesubstrāta, kā šeit ir noformulēts, bet kūdras atliek vielu pētījumi, pārvēršot tos par ilga kalpošanas laikā produktiem. Skatīsimies, ko mēs varam granulējot, purificējot kūdras atliek vielas, ko mēs varam iegūt kūdras atliekvielas arī pakļaujot ķīmiskai rūpniecībai. Iespējams, mēs tiešām iegūstam kaut ko, kas ir patentējams. Katrā ziņā tāds ir mūsu mērķis, radīt arī vairākus patentus šajā apakšaktivitātē. Un viennozīmīgi mērķis ir arī par katru no šiem produktiem sagatavot metodoloģiju par šo produktu ietekmi attiecībā uz sega emisijām, sagatavot šo produktu dzīves cikla analīzi, lai tas nebūtu tikai tāds, lai rezultāti būtu pielietojami, lai tos varētu iestrādāt tālāk, jebkura veidā politikas plānošanas dokumentos, domājot par to, kā tad mēs uz to klimata neutralitāti varam virzīties. Dzīves cikla analīze varētu ļoti palīdzēt šajā ziņā. Nākamā aktivitāte nākotnes scenārija izstrāde kūdras iegūs vietu izmantošanai. Un atkal jūs redzat Latvijas Universitāti kā virsatbildīgo partneri šajā pētījuma virzienā. Un šeit ir runa par nākotnes scenārijiem, tātad rekultivācijas plānošanai. Šeit ir vēlētos izcelt noteikti arī ilgspējas vadlīniju izstrādi kūdrāju atjaunošanai un sociāla-ekonomisko novērtējumu šo izstrādāto vietu rekultivācijai. Tas ir tas, ko mēs vēlamies darīt, kopsavalkot arī šo aktivitāti ar iepriekšējo, kur mums bija demonstrējuma vietas rekultivācijai. Politikas rekomendācija izstrāda kā pēdējā un visu patiešām kopsavalkošā aktivitāte. Atkal atbildīgi mēs esam visi, bet vadošais partneris šajā virzienā ir Latvijas Universitāte.
Un šeit mēs plānojam strādāt pie rekomendācijām rīcību politikas izstrādē. Un tas, ko es minēju iepriekš par sadarbību ar nozari, ir ļoti aktuāli šajā gadījumā, jo mēs to tiešām uztveram nopietni un esam plānojuši jau pēc šī semināra. Mums ir pirmā darba grupa, tiekoties ar kūdras nozars un saistīto nozaru uzņēmumiem, lai kopā plānotu un domātu, kā tad mēs virzamies, kā mēs sadarbojamies, un noteikti rīcība politika, protams, priekšlikumi, ko mēs sagatavosim, būs balstīti pētniecībā un zinātnē visās iepriekšējās aktivitātēs, bet vienlaikus mēs arī viennozīmīgi būsim sarunā ar nozari, lai tas, ko mēs izstrādājam, patiešām ar vislielāko potenciālu spētu realizēties arī faktiski dzīvē. Un šeit uzraudzības rādītāji. Un, tie, kas iesaistīti pētniecībā, arī mēs sākotnēji saķērām galvu, jo 50 zinātniski raksti 4 gadu laikā publicēti, tas ir daudz, tas ir tiešām daudz, bet to mēs esam apņēmušies izdarīt. Mēs esam uzdevumus sadalījuši pa galviņām, visi zina, kas ir jādara un ir sākuši jau strādāt. Un, tas ir mūsu viens no galvenajiem uzraudzības rādītājiem un projekta iznākuma rezultātiem. Un kādēļ tas ir tik nozīmīgi? Ir pilnīgi skaidrs, ka tavi zinātniskie rezultāti ir dzīvotspējīgi, ja tie ir nopublicēti, pētījuma ziņojums nolikts atvilknē nepalīdzēs. Un otrs, lai mēs tiešām varētu pētījuma rezultātus izmantot tālāk gan politikas plānošanā, gan emisiju inventarizācijā, tiem arī visiem ir jābūt publicētiem. Līdz ar to saņemamies un publicējam 50 zinātniskos rakstus. Mums ir izveidota īpaša projekta zinātniskās vadības darba grupa, tā kā viss tiek kontrolēts un kolēģi jau strādā. Nākamais, pie kā mēs arī pamazām sākam strādāt, un kas arī ir izaicinājums, ir 3 jauni pētniecības projektu pieteikumi. Un šajā aspektā mēs mērķējam uz starptautisku, uz Eiropas līmeņa finansējumu. Tie varētu būt pieteikumi LIFE programmā, Cost, Horizon, skatīsimies, kā mums ies, bet katrā ziņā mēs šajā punktā vēlamies iegūto zināšanu kopumu tālāk vērst plašākā, tālākā izpētē Eiropas Savienības līmenī, vismaz nepaturēt to arī pie sevis, bet šeit spērt solīt tālāk. Un tas, ko es jau minēju, mums kā viens no uzraudzības rādītājiem ir sadarbība ar vismaz 7 uzņēmumiem. Šobrīd mums ir noslēgts sadarbības līgumi ar 8 nozares un saistīto nozaru uzņēmumiem, lai mēs kopā strādātu uzņēmumu konsultatīvā darba grupā, paredzot arī kopraces seminārus, iesaistot visādā veidā nozari jau no paša sākuma, ar mērķi viennozīmīgi veidot zināšanu pārnes, kas ir viens no mūsu pamatu uzdevumiem šajā pētījumā. Un tas, kā mēs to darīsim, mums ir ļoti plaša darba kārtība, ne tikai zinātnisko rakstu sagatavošanā, bet arī darbā ar sabiedrību. Un ar lielu prieku varu darīt zinām, ka mūsu informācijas centrs un kūdras nozares pētniecības kartējums, šeit augšā jūs redzat saiktītī, domēnu nosaukumu kūdraujpētījumi.lv, ir strādājoši. Jūs varat tur ieklikšķināt, aiziet paskatīties, kādā veidā mēs kartēsim visu, kas līdz šim ir noticis kūdrauju pētījumu jomā. Tur būs projekti, tur jau šobrīd ir apkopoti pētījumu rezultāti, esošās publikācijas, liksim klāt jaunās publikācijas. Mums ir mērķis darīt visu pēc iespējas pieejamu un saprotamu cilvēkiem, kas ir vienkārši normāli cilvēki un nav pētnieki. Līdz ar to katrai šai publikācijai būs īsais kopsavilkums latviski normālu cilvēku valodā. Tas zinātniekiem ir grūti, bet mēs darīsim visu, lai tas būtu viegli uztverams. Un viss, kas ir saistīts Latvijā līdz šim un turpmāk, centīsimies apkopot un apkoposim šajā domēnā. Ko vēl mēs darīsim? Strādāsim, cik varēsim, lai rezultātus izplatītu pēc iespējas plašāk. Mēs esam plānojuši 6 īsfilmas, 5 vismaz raidierakstus, daudzus un dažādu pieredzes apmaiņas pasākumus. Jūs par mums vēl noteikti dzirdēsiet par mūsu aktivitātēm, un es ārkārtīgi ceru, ka būsiet tikpat aktīvi kā šobrīd. Runājot par šīs dienas semināru, šis ir pirmais no 4 semināru cikla. Es ļoti, ļoti ceru, ka mēs nākamajā gadā tiksimies tikpat kuplā lokā, aiznākamajā arī un pēdējā seminārā arī. Un pašā projekta noslēgumā ir paredzēta 29. gadā projekta noslēguma konference, ko es domāju, mēs varētu to veidot starptautisku, bet laiks rādīs un katrā ziņā
Centīsimies darīt visu, lai par mums dzird tālu un ilgi un vislabākajā nozīmē. Līdz ar to, jā, tiešām uz turpmāku sadzirdēšanos un saredzēšanos, bet ņemot vērā arī to, cik mums esam ļoti ierobežoti šodien laikā, lai neaizskavētu jūs pārāk ilgi, tad turpinam ar pirmo pētījumu virzienu. Diemžēl nedod jums iespēju jautājumiem, ko es jau minēju sākumā. Un pirmais pētījumu virziens ir siltumnīca efekta gāzu emisijas, ko mērīsim, kā uzlabosim aprēķinus, lai precīzāk atspogļotu faktiskās Latvijas kūdras nozares emisijas nacionālā siltumnīca efekta gāzu inventarizācijā. Andris jau ir piecēlies, un šajā sadaļā mums būs divi runātāji, Andris Lazdiņš un Dairis Jakavels no Vides risinājuma institūta. Bet Andris, jā, sāk.